Čau visiem! Mums ir beidzot īsts ziema, mums ir kaut kāda 10 grādu mīnusā un tā jau ir kaut kāda nedēļa. Šis beidzot būs tas video, ko es jums ilgi solījis par hobijiem. Šis ir mans YouTube kanāls, tāpēc es jums stāstu to visu no savas pieredzes. Pēc kādu laiciņu, tagad tu ir pabijis Norvēģijā, tev sāk palikt kaut kādu bišķiņu vairāk naudiņu. Un tev sāk parādīties vairāk brīvais laiks, jo pēc tam, kad tu jau esi kaut kā iekārtojies, tev var tā nauda tik milzīgos apjomos neiet. Ja vēl tu atvelc visi ģimeni, tad tur arī no sākuma tas viss, protams, aizņem daudz laiku un naudu, bet pēc kādu laiciņu, jā, vecāki iekārtojas darbā un te jums lēnām sāk palikt naudiņu pār un sāk parādīties vajadzības, ko jūs jau sen bija aizmirsuši, tāpēc, ka visu laiku vajadzēja strādāt. Manā konkrēti gadījumā tās vajadzības ir, ka man arī vajag radoši bišķiņi izpausties. Tieši tāpēc jūs skatās šito pašu YouTube kanālu, ko es esmu safilmējis un izveidojis. Man patīk arī savādākos veidos radoši izpausties. Par savu hobiju es jums pastāstīšu bišķiņu vēlāk. Un Norvēģijā ar hobijiem ir bišķiņi savādāk, tāpēc, ka tev ir tik daudz laiks un bišķiņi arī nauda paliek pār, tu var vairāk attīstīt tos savus hobijus. Šitais hobiju video es jums gribēju parādīt, ko latvieši dara, ka ne tikai dzer alu un skatās televizoru, bet ka vēl sev pilnveido attīst, iemācās kaut ko jaunu un veido kaut ko interesantu, jo visi iet tur tūrēs, tur kas grib makšķerēt, kas tur grib braukt ar riteni, kas tur iet uz fitnesu, vai arī nodarbojas ar sportu, vai arī te kaut kādu korī dzied, vai arī tautiskās dejas. Vismaz man personīgi šitie hobiji, ko es jums parādīšu, būs tādi bišķiņi interesantāki, jo nav tie tādi ikdienišķi. Un pirmais, ko es jums gribu parādīt, ir mans draugs Mārtiņš. Dienā viņu visu laiku taisīja guļbaļķu mājas, un sākot no pašiem pamatiem līdz pat jumtam. Un te jums būs daži piemēri, ko viņi darījuši. Un es varētu daudz un dikt visu kaut ko stāstīt par to, ko mēs ar Mārtiņu kopā sadarījuši, jo tur ir bijuši visādi piedzīvojumi, bet ko es jums gribu parādīt, ir tas, ko viņš tagad mēģina darīt. Es ir diezgan nosals, ka braucam skatīties, ko Mārtiņš ir sastrādājis cehā. Īstenībā mans pirmais kameras tests ārā mīnus grādos, es nekad vēl nav viņu darbojies. Pagaidām izskatās baigi labi. Mēs ir atbraukuši pie Mārtiņa onkula. Un Mārtiņa onkuls no šitādas malkas, reāli tā ir malka, redz, pārpalikuma no guļpuļķu mājām, kā es smējos. Bet jā, viņi ikdienā taisīja guļbaļķu mājas, un tā no pārpalikumiem viņš taisa brīnums. Tā Mārtiņš paņem šitos delikātos instrumentus. Jā, ķirurģiskie instrumenti. Mārtiņš ar tādu ķirurģisku instrumentu uztaisa kaut ko pavisam interesantu. Un es vēl joprojām nesaprotu, kā viņš to dara, bet tā kā es kādreiz te atbraucu, tad viņam atkal kaut kas jauns ir parādījies. Piemēram, šitas uksis. Es domāju, galīgi neslikti izskatās. Cenzēts. Cenzēts. Tas ir YouTube. Man ir family friendly saturs. Liekas, kas tur urbs, vai ne? Bet pamēģini tu viņu šitā te uztaisīt. Es arī aprāvos no sākuma. Es domāju, ka tas būs baigi ātrs pasākums, bet īstenībā, ka viņš vītnē jāgriež, tad uzreiz tāds... smuki kāpīt vienādi jātais visur. Nu, tas centrs jāatstāja tā kā, uzreiz ir, jā. Interesanti. Centos ar lielo kameru jums smuku visu safilmēt, bet redzēs, kā mums tas sanāks. Šitāds te visāds brīnums Mārtiņš taisa. Šitādi izskatās pussagatavots. Šitādi būs stirni. Ja jūs piesakos Mārtiņa Instagramam, tad droši vien jūs arī kaut kad viņu redzēs pabeigt.
Īstenībā šitas video tikai dēļ viņa aizkavējās, viņš ir vainīgs. Jā. Jo mēs izdomājām, ka mēs varētu uzfilmēt šito hobiju sēriju, un tad mēs aizbraucam ar riteņiem pabraukāties. Un to, kāpēc Mārtiņš nav formā, jūs redzat tagad. Kāpēc es nezāģēju un netaisu procesā kaut ko? Jā, diemžēl tas nebija tik veiksmīgi piezemēšanās, un tagad vēl uz slimības lapi, tāpēc nav nekas jauns uzzāģēts. Domāju, ka sadzīs un kaut ko izveidos, bet nekur tālāk nav baigi tikuši pa šito tēmu. Es jums gribēju procesu parādīt, bet es droši vien ieliks kaut kāds vecāks kadrs no Mārtiņa Instagram, un tad jūs var uzmest aci gan uz Mārtiņa Instagram, gan arī kā mēs uztaisīja. Mārtiņš uzdāvināja man vienu lācis, un es uztaisīju skaņas kastu. Kā to redz normāls cilvēks? Tas ir klucis, vai ne? Un šitas ir kā Mārtiņš to redz. Viņš redz, ka tur spraucās kaut kas smuks ārā. Tagad jā, es domāju, Mārtiņš sēž uz LSD, bet nesaku to viņam. Nesaku to viņam, jā. Jā, ko es gribēju parādīt, šitās ir tās 3 stadijas, ko es reāli nekad nesaprotu. Kā no kaut kāda šitā te, vienkārši. Tas ir burtiski bluķis, ko varētu saskaldīt. Bet tam Mārtiņš sāk kaut ko šitādu veidot, un tad jau es sāku saprast, kas no tā viss veidojas. Un tā kā pabeidz, tas izrādās ir kaut kāds dzīvnieks, vai indiāns, vai lācis. Pārsvarā lāču Mārtiņam nāk ārā. Ko prasa? Jā, tu jau to fūru toreiz uztaisīji. Fūru un visu kaut ko reāli, bet, principā jau daudz jau paprasa. Man jau īstenībā patīk tas, kad cilvēks reāli kaut ko pasaka. Vai var uztaisīt to un to, un tad, reāli forši, zin kā, jo man patīk tā ideja tas, ka man kaut kas jātaisa tāds, ko es neesmu taisījis. Piemēram, tāpatās tā kā tās durvis, ne, kad jātaisa. Un tad bija tā, ka es to alnu uzzīmēju uz tām durvīm, es vispār nesaprotu, kā tu tos ragus ar tajos 2 centimetros dabūt iekšā. 2 dimensiju durvu uztaisīt 3 dimensiju dzīvnieku, bet un tad ir tā, ka tu pats uzzīmē un pats vispār neko nesaproti, kas tev jādara ir. Un tu sāc kaut ko darīt un kaut kas sanāk. Kaut kā sanāk. Un pēc tam jau pašam tāds kaut kāds prieks un gandarījums no tā viss ir. Nezinu. Tā močīt. Kaut ko tik jādara. Kaut kas tik jādara. Jāsadzied ar roku un jādara. Jā, tā kā turēsim mīkšus, ka Mārtiņš ātrāk atzīst un uztaisīs operāciju un tad varēs atkal strādāt. Un Mārtiņam Instagrams, kas būs gan šite te, gan aprakstā. Un tur jūs varat droši piesakot, un ja jūs grib kaut kādu dzīvnieku, jo daudz arī īstenībā no Latvijas grib kaut kādas dzīvnieciņas šitādas, jo es personīgi nezinu, bet daudz cilvēks, kas kaut ko tādu vispār mācētu uztaisīt, un paņem uzrakstu viņam Instagramā, un tad jau paskatīsies, varbūt to kaut ko sarunāt. Yes. Vidē pie Mārtiņa atnākot vienmēr ir interesanti, jo es ir pierādis, teiksim, taisīt mēbeles, man ir kaut kā tur, es skatos, vai makit ir, vai man, teiksim, tas vurts, vai ne, jo tur atšķirība bija kaut kā 400 gramus to skrūpistolu. Un tad atnāk pie Mārtiņa. Šitā, ja kas ir, šitā ēvel. Jā, viņiem bišķiņ savādāks tas bizness, ko viņi te normāli veido. Mēs īstenībā Mārtiņu kādreiz salīdzinoši kopā strādāja, ķipā vienā firmā, es biju vairāk aģentūra, bet Mārtiņš te tās guļbaļķu mājas taisīja, un tā kā atved kravu ar svaigiem kokiem, cik no svaigiem izžāvētiem, un tev ir jānoņem fāzīti, kur ir tā īsumā, lai jūs saprast, par ko es te runāju, redz, viņi atnāk šitādā veidā. Viņiem ir gandrīz smuks kants. Citiem ir, citiem nav. Citiem ir miz vairāk, citiem mazāk, un tad, lai viņi būtu tā kā guļbaļķu mājām labi izskatīties, tad viņas jau apstrādā šitā te
nozāģē vienu fāzīti, otru fāzīti un noēvelē plakni. Un ja tev visu dienu ar to milzīgo ēveli jāēvelē, kas tāpat jau viņi nav viegli, un tad tur izrādās kaut kāda mīza paliek, tad tev jābrauc otru reizi, un cik aiziet baļķi uz vienu māju tev reāli? Ai, bet nu jā, tur 500 metru, 600 metru. Un cik viens baļķis? 4 metri? Nu, 4, 6, 8, 9, atkarīgs, nu, protams, cik garš vajag. Nu, tā vidēji kaut kāda, cik 50. Daudz. Ja tev katram baļķim ir 4 puses ar to milzīgo ēvelu un vēl jānoņem fāze, lielo zāģi, tad... Mēs jau citreiz paši smējās, jo mēs noēvelējuši kaut kāds 15 kilometrus pa dienu vai vēl kaut ko. Rāja nogurs. Pēc tam uz atpūtu viņa motorzāģīt bišķiņ pastrādā, kas pats pa sevi jau ir smags darbs, vai ne? Piesako Mārtiņam tagad, un tā kā viņam viss būs kārtībā, tā kā viņš taisīs dzīvnieks, jūs būs pirmie, kas to redzēs. Čau visiem! Mēs atbraukuši uz Ziemassvētku tirdziņu, iepaskatās, ko viņi te pārdod. Jā. Šitiem tirdziņiem tu nekad nezinu, vai to ešaus garām. Pieņemsim, tur lejā vienkārši pensionāri pārdot kaut kāds vecs humpals. Te ir daži arī tādi labi piedūrieni. Tā kā, nu, jāizstaigā, visi jāpaskatās. Nē, tā kā tāds interesants vietiņ. Pat izrādās, viņš darbojas jau vairākas dienas, tāpēc nav tā, ka baigi daudz kaut kas būt. Mums ritīgi uz Ziemassvētkiem vajadzēja nopirkt tulpes īpols, vai ne? Sievietes. Iedomāji. Tā. Nāc. Ideja jau viņiem baigi foršā šķūnim tur augšā, apakšā ir tirgotāji, vai ne, šitai tereku kaut kāda izjādes, vēl kaut kas, bet tai pašā laikā tie nosalušie un izmisušie pārdevēji, kas uz tevi tik žēl noskatās, ka tu neko nenopērc, liekas tā kā tāds. Šī atgādina Ventspils tirgu vai kuru Latvijā tirgu, tie vecie tantuki ziliem deguniem stāv ilgi un dikti un cik kāds ko nopirks. Sniegs būtu labāka atmosfēra, bet nu, ir tā, ka ir nevienmēr var būt. Varbūt, ka vakar tu pusē var atbraukt, kad ir tumšāks, varbūt tā atmosfēra savādāk kā lampiņām. Kas cits suņam ascels, ja ne pats, vai ne? Uz Mārtiņa fona varbūt mans hobijs neizskatās tik iespaidīgi. Tās ir pilnīgi dažādas kategorijas. Bet, jā, kaut kad sen apakaļ pamēģināju un man liekas, ka man arī sanāca uztaisīt. Īstenībā, kā tas viss sākās, kaut kad sen apakaļ bērnībā man tā liek pilnīgi visām omītēm ir kaut kādas kastiņas, tur virsū izgriezt kaut kādas motīvu, vai ne, tur daba vai vēl kaut kas tur no nažfinieru uztaisīts. Tā nu es gribēju pamēģināt, es varu kaut ko tādu izdarīt ar savām rociņām. Protams, kā vienmēr tu sāk darīt, un tad tikai tu sāk saprast, cik tas īsti sarežģīti. Un te arī daudz mazas detaļas, un tā, ka es viņu sāku zāģēt, tad es sapratu, cik īstenībā tas ir bīstami. Kāds šitik mazas detaļas nozāģēt, jo, nu, teiksim, uz šito darbu vēl ir salīdzinoši liels detaļas, bet, nu, arī nav baigi patīkam, teiksim, piemēram, pēc šitā te gabaliņu uzzāģēt. Tā kā jūs ieskatās ciešāk, 1, 2, 3, 4, 5 dažādi zāģējumi, ne, uz vienas plaknes, te ir 3 zāģējumi. Pamēģinu to izdarīt, atstājot pirkstus pie sevi, bet kopumā man baigi patīk tas motīvs, jo it kā vienkārši, bet tai pašā laikā nav diezko viegli uzturēt šitē visur milimetrīgās spraugas. Protams, ir dažādi kasjaki, teiksim. Es nezinu, vai jūs redzat tagad, bet saules gaismā ir ritīgi var redzēt, ka es viņu mēģināju melno osmo eļu noeļot, un te var redzēt, es te slīpēju un paturēju bišķi pa ilgu mašīnu, un tāpēc tas ir iekšā palicis. Tieši šis iemesls, kāpēc es ciest nevaru tās melnās eļas. Uz priedu vēl tā, tur viņš viss iesūcas, bet uz ozolu viņš tur salīdzinoši maz iesūcas, un tā var redzēt visas problēmas. Protams, ja tā baigi čotka ieskatās, tad es viņus visus uz līmi, lēnā garā līmē virsū, tāpēc kaut kur ir bišķiņi vairāk piespiedies, kaut kur bišķiņi mazāk, bet, nu, tas ir kā mākslas darbs, tur neviens nepiesienās pa mikrometriem, vai ne? Un lai viņš vairāk izskatīties pēc dzīvnieku, es gribēju panākt to dabisku. No pirmā acu uzmetiena liekas, tipa tur vienkārši izgriež gabaliņus un aizmirst, vai ne? Bet, ja paskatās tuvāk, man ļoti patīk simetrija. Tas ir, lai izceltu
teiksim, pieres daļu. Pieņemsim, šitais šķiedra, šitais detaļās iet uz leju, un te viņi tā kā saplūst tā kaut kopā. Un šitie agal pilnīgi savādāk. Stāv un skatās, un dažādās gaismās tur izskatās savādāk pilnīgi tie efekti. Un ja jūs paprasīs, kur es dabūju dizainu, pavisam vienkārši. Es pats viņu uztaisīju. Es dažādām vektoru grafikām spēlējos jau diezgan sen. Man te bija paziņam lāzergravētājs, viņš gan nopirka pa priekšu lāzergravētāju, un tas sāk domāt, ko viņi iesāktu. Un tad es sāku mācīties pa vektoru grafikām, jo, kas nezin, visādi JPG un tam līdzīgi faili, viņus, kad tu traki iezūmē iekšā, tad tu sāk redzēt pikseļus, un ja tu viņus grib dabūt liels, tu arī viņu izzūmējot ārā, teiksim, ja jūs viņu gribos tur 3-metrīgu bildu uztaisīt, tad jūs arī sāks redzēt, ka viņš sastāv no mazajiem punktiņiem, vai ne? A vektoru grafiku, tas ir pilnīgi vienalga, tu var uztaisīt milimetru lielumā, un tu var viņu 30 metrus. Viņš saglabā līnijai koordinātas, teiksim, sākuma beigu punktu un cik bieza līnija. Un tāpēc šito darbu, ko es uz ziloni uztaisīs, es viņu varu arī pēc tam aizsūtīt uz to pašu CNC frēzi vai vienalga uz lāzeru gravēšanu vai pilnīgi vienalga, kur. Un viņu var taisīt lielāk, mazāk vienalga, un tāpēc to bieži vien izmanto visādas reklāmas plakātos un gravēšanās un frēzēšanās un tam līdzīgi. Pat cik tas bija pirmais eksperiments, man no tā vispār nekāds video nav palicis, bet man ir pa nākamo palicis. Jo tad jau es sapratu, ka man tā lieta patīk un izskatās manās acīs baigi interesanti, un tad es uztaisīju nākamo darbu. Tadā! Kāpēc es viņus taisu tik liels? Pirmkārt, man patīk tāda... Ja, teiksim, tev mājā, tev vajag kaut kādu akcentu. Man ļoti patīk tas, ka viņš ir tāds liels, iespaidīgs. Un šis arī, šito es pats uztaisīju visu dizainu. Nu, viss, ko es šitos griežu, es pats uztaisīju dizainu. Otrakārt, uz ziloni es sapratu, cik mazas detaļas ir pirkstiem nedraudzīgi pasākumi. Un tāpēc es no tādiem lielākiem gabaliem. Un visi šitie gabali man vienkārši, kā jau praktiskam latvietim, žēl ārā mēs. Ja tu uztaisi skapi muguru, tev paliek tur 20 cm pāri, vai ne? Žēl ārā mest, bet tai pašā laikā tu saproti fiziski, ka nav kur viņus likt. Es saprotu, ka man ir pils pagrabs vai visu kaut ko, un neviens projekts nav. Es domāju, kā spēlēties ar krāsām, bet beigās es izlēmu vienā krāsā un tikai degunu uztaisīt bišķi savādāk. Šis projekts jau bija vienkārši, ja man uz ziloni aizgāja kaut kādas 16 stundas, kaut kas tam līdzīgs, lai uztaisītu. Tad šito jau es pa 10, jo kā jūs paši redzat, te ir lielāks detaļas. Jā, cilvēkiem baigi patīk šitāds viss, ko taisu, un visi ir priecīgi, bet tai pašā laikā, ja tu esi parasts cilvēks, neuzskatīs, ka tā ir māksla, visi tur sāk domāt, tas ir kaut kas vienkārši uzmest. Man viņš nostāvēja Farnesē ilgi un dikti. Cilvēki saka, jā, skaisti vēl kaut kas, bet tai pašā laikā viņi tur pērk visādi, kas manā izpratnē vienkārši uzmētāt krāsu uz audeklu, tos viņi nopērk, jo viņi tur saskat, tas ir baigais mākslinieks, tur ir domā. Teiksim, cilvēki, kas pārdod mēbeles un interjera priekšmetus, tie tur teica arī tur 16 līdz 20 tūkstoši, tas būtu 1500 līdz 2000 eirikiem apmēram, tā vērtība varētu viņam būt. Es viņu mēģināju te nopārdot lielākajā šitai. Tā kā Latvijā SS, mums te ir fin.no. Citi paskatās un paprasa, kāpēc viņš ir tik dārgs, nevar lētāk vēl kaut ko, vai ne? Tā pašā laikā viņi aiziet uz veikalu un kaut kāds uzprintēts, kas tur reāli maksā nedārgāk par 1000, to viņi mierīgi nopērk par 3,5 štukām un priecājas, ka ir forši darījums. Te, kur es kaut vai 10 stundas savu laiku ieguldījis, plus vēl dizainēšanu un vispār, jo par to viņi, tas ir kaut kāds, tur iesācējs no to var nokaulēt vēl cenu. Un ar to īstenībā viss, kas kaut ko dara un pārdod, tas ir baigi dīvaini. It kā no vienas puses roka darbs, tas ir kaut kas īsts un kaut kas baigi forši. No otras puses, neviens viņu negrib pirkt un viss kaulē cenos, tas ir baigi dīvaini. Šis gan vairāk nav suns, šis jau ir Starship Troopers, kas būs viens no maniem nākamajiem projektiem. Pa lielam tas ir vienkārši liela izprintēta papīra lapa. Ja viņš nav izkrāsots un iezūmē tuvāk bišķiņu, tad, izskatās, ka tur ir vienkārši kaut kādi tristūrīši kvadrātiņi un paralelogramu un kas tik vēl nē. Bet šis ir kaut kāda tālā nākotnē. Un tas būs tālā nākotnē, tāpēc, ka es vēl ņemos alāci. Man personīgi ļoti patīk tas, ko es darīju, jo es varēju sev pierādīt vairākos veidos, sākot es ikdienā taisu daudz visādas mēbeles, un tas ir forši, un ar to pabaro ģimeni, bet tai pašā laikā, apnīk visu laiku vienu tie paši skapīši, tur akal virtu, akal drēbskaps, UTT. Viņi visi forši, un man pilnīgi nekas nav pret mani darbu, vienkārši, tas ar laiku apnīk, vai ne? Tāpēc es varēju atcerēties savus vecos skillus un uztaisīt kaut ko interesantāku, uzdizainēt. Pēc tam, kad es biju uztaisījis ziloni un pēc tam suni, cilvēkiem ļoti patika, bija ļoti labas atsauksmes un
es izdomāju kaut ko sarežģītāk paņemt. Un tad es uztaisīju šito zvēru. Un šitas zvērs, galīgi vairs nav vienkārši. Jūs viņu nosaukt visādi, bet ne pa vienkārši. Teiks, kā ir, es uzlaicu bišķiņu augstāk pa savu diventiņu. No vienas puses es viņu uztaisīju visu, es viņu visu saliku kopā. Šis ir līdz šim sarežģītākais un, teikšu godīgi, es jau viņu vairāk kā gadu taisu un, protams, es tur ne katru dienu, es vienkārši, tā kā man uznāk lust, nonāk, lai kaut ko padaru un tad ir 300 citu projektu pa vidu, ieskaitot šito YouTube kanālu un tādā garā. Šis ir ļoti sarežģīts. Es viņu biju visu sazāģējis, uztaisījis pēc šablona. Bet prikals, ka te kā jūs redzi melnas līnijas, es viņu biju izgriezis pa līnijām. Es viņu visu biju salicis kopā, un pēc tam es to visu sāku līmēt. Un tad es sapratu, ka man ir baigā kļūda aprēķinos, jo es izmantoju 1 mm atstarpīts. Paskatās, cik te ir atstarpīts, vai ne? Un beigās viena puse vēl es kaut kā salīmēju, tur bišķiņi izmainīja to, ko es biju paredzējis. Otra puse sāk zāģēt, un šitas smalkais zobi, kur aizgāja, te vispār vairs nekas nesaskanēja. Šī gandrīz jau 3. reize, ka es viņu pārtāju. Tagad jau, ja tā super ieskatās, tad var redzēt, ka atšķirās abas puses degunam, bet, tas ir tā, ja tu baigi ieskaties. Tā es esmu pie viņa arī iesprūdu. Vienkārši fiziski laiks nesanāk visiem projektiem, ko es gribu darīt, jo, man ļoti patīk. Īstenībā šitas dizains, man liekas, man arī ir super izdevies, jo te arī kaut kāds tāda dusmīgā enerģija iekšā, vai ne, te viss tā kā vajag. Kā jūs redzat, man arī nav kaut kas super kruts, kaut kas tur baigi tāds vai baigi šitāds. Vienkārši, ja tevi ir tas radošums, ir kaut kas jāsāk darīt. Ja tu gribi kaut ko sasniegt, nav jāgaida, tā kā man būs, man tur būs Milwaukee vai festivals, tad es visu darīšu, viss būs baigi kruts. Nē, tev ir jāsāk ar kaut ko. Tu tikai pa ceļam īsti sapratīsi, vai tev tiešām vajag to festivālu. Varbūt tu vari iztikt ar kaut kādu šitā zāģi arī. Varbūt tev pat neder ribzāģis, piemēram, pēc tev vai kaut kādu ķēžzāģi vai nezinu ko. Un jā, kā jūs redzat, es arī darbojos mazā pagrabiņā, kur man burtiski galva jau citreiz sitās pret lampu. Es viņu iekārtojis, es, teiksim, intereses pēc uztaisījis pats savu lampu. Jā, šitie arī nav baigi silts, te ir kaut kāda, +4, +5 grādi, varbūt kaut kas tam līdzīgi. Un es te nevar baigi ilgi strādāt, tāpēc, ka zāģi troksnis vienkārši man sīkie nevar pagulēt, vai ne? Vai arī kaimiņi citreiz sūdzas, ja es kaut ko te nopūts, nokrāsojis, viņiem kaut kā pa šķirbam tas smaku uziet augšā. Kaut kas jādara, kaut kas jātīstas. Nevajag sēdēt un gaidīt, ka kaut kas dzīvē pats notiksies, tevi jāiet uz to. Un tas laikam ir tas īstais message, ko es jums gribu nodot ar šito hobiju sēriju. Galvenais ir kustēties un attīstīties. Ja jūs sēdēs uz vietas, tad vienā brīdī jūs vienkārši sapratīs, ka jūs ir pārāk vecs, lai kaut ko darītu. Man tā atziņa atnāca tajā brīdī, tā kā es biju jauns smuks čals, tā vēl man mati bija uz galvas, un es vienkārši galdniecībā strādāju daudzas stundas, sačakarēju muguru, un es burtiski nolikos uz 2 nedēļām slimnīcā. Mana mugura bija tik sūdīga tajā brīdī, vienkārši es nevarēju burtiski uz podu apsēsties, pa tālu aizgāju. Bet, man bija tik slikti, ka es sapratu, ka tas, ko es esmu sapņojis kaut kā tālā nākotnē, varbūt tā nākotne nepienāks. To, ko tu šodien neizmēģinās, varbūt rītdien tev vairs nebūs. Vai arī varbūt tu, kā es saku, viendien pamodīsies vecs un tu jau vairāk nevarēsi uzkāpt tajā kalnā, ko tu vienmēr esi gribējis sasniegt. Jāsāk kaut kas darīt un tieši tagad. Tālūk, tāds bija īsumā šitā hobija sērija. Un šitā nebūs pēdējā hobija sērija, jo man ir vairāk draugi, kas nodarbojas ar visādām interesantām lietām. Ja arī tu kaut ko interesantu dara, un it sevišķi, ja tu esi kaut kur Vestfaldas pusē vai, teiksim, līdz Oslo, atsūt man ziņu, apakšā būs e-pasts, kura man var sazināties, atsūt ziņu. Paskatīsies, varbūt var arī uzfilmēt, ja tev patīk. Un kā vienmēr, ja jums patīk, uzspiež like, ja jums ritīgi patīk, uzspiež abonēt, un tad jums YouTube jau izmetīs, tikko es būšu ielicis kaut ko jaunu, tad jūs to redzēs jau pirmajā YouTube lapā. Tā kā turpinām darboties un tiekamies nākamā sērijā.